Esiet sveicināti podkāstu Muša 25. epizodē. Mani sauc Džēma Sudraba. Ja tās būtu kāzas starp mani un jums kā klausītājiem, vai starp mani un podkāsta veidotājām, tās būtu Sudraba kāzas. Džēma Sudraba, 25. epizode, Sudraba kāzas. Sakritība es nedomāju. Paldies, ka jūs esat kopā ar mums. Mīļi sveicieni ikvienam, kas klausās Mušu pirmo reizi. Jūs sākat ar 25. epizodi. Tā būs kaut kas patiesi episks. Un es drusciņi zinu, ka lielākā daļa no jums turpinās ar 24., 23., 22. epizodu, vai arī sāks ar 1., 2., 3. un 4. Jums priekšā ir brīnišķīgs ceļojums, un man pat drusciņi īstenībā skauž. Tiem, kas ir kopā ar podkāstu Mušu jau no pašiem pirmsākumiem. Pirmkārt, liels jums paldies, ka klausāties, ka stāstiet par mūsu podkāstu saviem draugiem, ka šērojiet un laikojiet to sociālajos tīklos. Un ļoti svarīgi, ka nākat uz pasākumiem. Tagad ir ziemas periods un arī podkāsts Muša kā pārastās mušas. Mēs, protams, esam tādā bišķi ziemas miegā, tikai publicējam iepriekš sarakstītos stāstus, bet pavasarī mēs atsāksim savu aktīvo darbību. Un tas, ka jūs nākat uz pasākumiem, tas, ka jūs pērkat biļetes, ļauj mums kvalitatīvāk darīt savu darbu un principā reizi mēnesī tomēr nopublicēt to podkāstu. Agrāk cilvēki ritīgi sūdzējās par to, kāpēc vispār nekad nevar saprast, kad būs nākamā epizode, kāpēc tik ilgi ir jāgaida un tam līdzīgi. Tagad mums tas izdodas pateicoties jūsu atbalstam un, protams, arī pateicoties tam, ka mums komanda ir kļūsi tāda plašāka un lielāka. Un es parasti beigās to saku, bet es pateikšu arī pašā sākumā šoreiz. To, ka podkāstu Muša komandā esmu es Džēma Sudraba, Mārte Herts, Agata Mežula, Aneta Valaina, Anna Katrīna Elme un Linards Romka. Gada sākums ir diezgan skumīgs laiks. Pirmkārt, visa nauda ir iztērēta Ziemassvētku dāvanās. Dažiem ir drusciņi tā kā vainas sajūta par to, ko viņi sadarīja Ziemassvētku brīvdienās, tāpēc, ka viņi bija ieplānojuši izdarīt visādas lietas, uzrakstīt akademisko rakstu, iesniegt varbūt kādu projektu, lai dabūtu papildus finansējumu podkāstu finansēšana. Labi, es te par sevi sāku runāt. Jebkurā gadījumā, ja jums arī ir šī te pati problēma, ka jūs esat pārplānojuši visu to decembri, viņš ir beidzies pēkšņi, un ir sācies jaunais gads, un jūs vēl joprojām atkal neesat notievējuši vai arī nopirkuši to sporta zāles abonementu, vienreiz tur bijuši, es jūs saprotu. Lai jūs justos druscītiņi labāk par to, kur jūs esat savā dzīvē, lūk jums podkāsts Muša. Šī epizode saucās Nepareizie. Labs gada sākums, vai ne? Cik daudz no jums ir ar sajūtu, ka viņi neiedarās? Dažreiz mēs visu savu dzīvi jūtamies tā, ka mēs kaut kur neiedarētos. Dažreiz mums ir kaut kāda viena vietiņa, kurā mēs iedaramies, un visur citur mums liekas, ka mums nav vietas. Es ļoti ceru, ka jums ir vismaz viens tāds safe space, drošā vieta, kurā jūs jūtaties kā jūs paši, kur cilvēki, kas ir ap jums, jūs mīl un jūs atbalsta. Un, ja tā nav, es vienkārši gribu jums pateikt, ka mēs jūs mīlam par to, ka jūs klausāties podkāstu Muša. Mums tas nozīmē ļoti daudz. Tātad 25. epizode, Nepareizie, un pirmo stāstu stāsta Baiba Baikovska. Tie, kas dzīvo Āgenskalnā, noteikti viņu ik pa laikam redz. Kopā ar viņas brīnišķīgo suni Elfa. Elfai Baibas stāstā īstenībā ir diezgan liela loma. Baiba Baikovska, starp citu, ik pa reizei atnāk uz sieviešu stand-upu un izstāst pa kādam stāstam. Dažiem no jums, kas šo klausās, noteikti ir bijusi iespēja dzirdēt arī Baibas stāstu par to, kā viņa mēģina tikt vilcienā Rīga-Valga. Tas ir vienkārši episks stāsts. Un tieši tikpat episks ir arī stāsts, ko viņa izstāstīja priekš podkāsta Muša. Klausāmies Baibas Baikovskas stāstu Ērta piekļuve. Tas, par ko es šodien vēlējos parunāt, ir nerunājot par iedvesmu, runāt par toaletēm, kas man praktiski vienmēr ir, bet tad, tā iedvesma, nekas cits, bet tad runājot par to iziešanu uz ielas, es šodien atbraucu ar trolejbusu. Kāpēc? Lai mums te nebūtu jāsēž 3 stundas vai ne, jo savādāk atkal kaut kas notiktu uz tās ielas, un atkal man būtu jāpastāsta, un es kā perfekcionisti gribētu visu pastāstīt, ko es esmu izdomājis, un jums būtu žēl mani vienkārši nostumt no skatuves, jo, protams, tik cilvēkus ar invaliditāti ir žēl, vai ne? Visiem žēl, kādiem nabadzīgiem grūti,
bet jūs mani nemaz arī nevarētu nostumt, jo šie rati svēr 120 kilogramus, tāpēc arī laikam tajā kaņepes kultūras centrā viņi atteicās nest šos ratus. Tad viņi labāk meklēja citus veidus, tāpēc arī par tiem veidiem ne šoreiz, kādos es esmu nesta visādos veidos. Bet par to ielu. Man ir izveidojies top 5 jautājumu saraksts par to, ko man cilvēki, sveši cilvēki, garām gājēji mēdz uzdot. Tas pirmais jautājums ir, kas ar tevi notika? Es atbildu, paldies, šodien viss ir labi. Runājot tiešām laba diena, tad, kad es varu iziet uz ielas. Tas ir pirmais jautājums. Otrs jautājums ir, vai es baroju to sunīti? Vai man acīm redot pietiek līdzekļu, jo viņa vienmēr izskatās izbadējusi. Protams, labradors, vai ne? Viņa arī paņems no visiem ēdienu. Arī tādi gadījumi ir bijuši, kad dot pierādziņus, piemēram, Elfai nevis man. Jo, protams, jo es jau tā jau neizskatos izbadējusi. Bet, arī padzerties parasti dod Elfai, nevis man, par velti. Nekad neprasa naudu. Dod naudu viņai. No naudas viņa atsakās. Nav pierādziņu. Bet tātad vai es baroju to suni? Trešais jautājums, vai es redzu, vai ne? Kāpēc? Tāpēc, ka ir pierasts, ka suņi parasti ir neredzīgiem cilvēkiem. Un tad es vienkārši iztēlojos, kā es pa ielu braucu neredzīgā elektriskajā ratiņkrēslā ar 10 km/h. Suns skrien no muguras. Jā. Saprotiet, skrien no muguras. Un es tur braucu. Un es tad brīnos, kā es vispār esmu dzīva palikuši. Sevišķi te mēs ar Džemu, kad parunājām par to, mums te remontēja, vai ne? Un tad, ja es neredzīga mēģinātu tur tikt, tad man būtu jābūt kaskadieriem ratiņkrēslā. Bet, tad tas ir trešais jautājums. Ceturtais jautājums ir, un es atgādināšu, tie ir sveši cilvēki. Jautā, kur es dzīvoju. Tad, kad man ir labā diena, es atbildu. Kad man ir sliktā diena, es pajautāju, kāpēc jums tas interesē. Un vienā dienā es tā arī pajautāju, tikko biju sastrīdējusies ar kādu pa telefonu. Kāds pārsteigums, vai ne, es arī strīdos. Tātad es sastrīdējos, tad atbildēju sievietei, kāpēc viņai interesē, kur es dzīvoju. Laikam nejaukā tonī, jo viņa pagāja nost un teica, es gan domāju, ka visi cilvēki ratiņkrēslos ir jauki. Laikam es nebiju jauka. Bet es paskrēju. Tā bija veca kundzīte, es viņai paskrēju pakaļ un atvainojos. Tātad, bet otrs variants ir tad, kad man ir labā diena un es atbildu, vai ne, jo es taču esmu sociāli atbildīga. Un man vajag pastāstīt, kā arī tie cilvēki ar invaliditāti dzīvo. Lūk. Un tad es stāstu, vai ne, ka es tur īrēju dzīvokli. Rajonu un adresi nenosaucu. Jo man nevajag, lai nāk pie manis ciemos. Bet, tad es pastāju. Man jautā, kurā stāvā, droši vien 1. vai ne? Nē, 4. Kā tu tiec augšā? Es saku, kā? Man pie balkona ir troses.
Nē, es nejokojos. Tas nav smieklīgi. Man pie balkona ir troses. Es eju fitnesā. Tad es uzvelkos augšā pa tām trosēm un uzrauju sunīti, kurš jau ir pie tā pieradis. Un tad 120 kg smagu ratiņkrēslu. Un tā vismaz 3 reizes dienā, jo viņai jāiet 3 reizes dienā ārā. Nu, un tad es varētu veikt sociālo eksperimentu, kurā brīdī cilvēki beidz man ticēt. Vai ne? Jo viņi saprot, ka viņu zāzē. Loģiski, ka ir lipts, vai ne? Es vienkārši uzspiežu podziņu un uzbraucu augšā. Nu tā. Tad tas bija 4. jautājums. 5. jautājums ir, un es nezinu, vai jums to uzdod. Atgādinu vēlreiz, sveši cilvēki uz ielas. Nekad neredzēt. Pazīstamiem man neuzdod vairs jautājumus, jo es neesmu jauka. Bet tad, tad tie cilvēki uzdod arī jautājumu, vai tev vajag naudu? Kuram nevajag naudu? Vai ne? Es jau gribētu, bet tas būtu mans sapnis, ja viņi man uzdod šo jautājumu. Man to neuzdod. Viņi vienkārši dod naudu uz ielas. Jā, es nezinu, vai jums svieži cilvēki dod naudu uz ielas, bet man dod. Diemžēl dod maz. Nu tā, līdz eiro, vai ne? Parasti. Un tad es esmu briesmīgi sociāli atbildīga un pastāstu, ka man nevajag, ka es nopelnu, viss ir kārtībā, ka es varētu palīdzēt. Bet man ir bijuši gadījumi, kad es tomēr neatsaku, jo summa ir pārāk liela. Tomēr, bet varbūt jums neliktos liela, bet, piemēram, ja ieliek grāmatā trolejbusā, es braucu trolejbusā, lasu grāmatu, vainoju vēl ticību cilvēkiem, ka neredzīgs cilvēks trolejbusā var palasīt brailā grāmatu, sevišķi braucot pāri tam gaisa tiltam. Bet, tātad es lasu grāmatu, man ieslīdina 10 eiro grāmatā. Forši, vai ne? Forši grāmatzīme. Bet, 10 eiro māja, ejot pie friziera, piemēram, man ir bijis gadījumi, tas gan bija sen, tad cilvēki bija turīgāki, 20 latus iedeva, pa ceļam vienkārši. Es tā eju, vai nemierīgi braucu, un man apstājās uz ielas, neatļautā vietā mašīna. Gan jau, ja viņš grib palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti, tad jau policija arī piedos. Tad apstājās, izliet satraukt šoferis ārā un iedod 20 latus. Nu, tos 20 es izmantoju, vai ne, frizierim. Un kopš tā laika, es ņemu vai ne 20 vai vairāk. Ja mazāk, tad es esmu sociāli atbildīga, vai ne, un saku, ka nē, vai ne, bet to līdzjūtību jau var saprast, jo tā ir empātija, ko cilvēks izjūt, pārspīlēta empātija, jo tas, ko iedomājamies, ir, kas notiktu ar mums, ja mēs pēkšņi nokļūtu ratiņkrēslā. Un tādi gadījumi pirms daudziem gadiem arī bija, kad cilvēkiem bija bail apsēsties manā krēslā, kad tik nedod Dievs, kaut kas nenotiek, vai ne? Mīti un stereotipi. Un var saprast, kāpēc ir žēl, bet tas skumjākais ir tad, kad nešķirot cilvēkus ar invaliditāti vai vispār citu dažādu grupu pārstāvis, ka visus ieliek tādā vienā kastītē. Jo ir cilvēki ar invaliditāti, kuri lūdz naudu un ir kas lūdz pamatoti, bet tad vai mēs ieraugam to cilvēku? Jo man ir bijis arī, ka es pajautāju,
vai tad es tik slikti izskatos, vai ne? Vai man vajadzētu kaut kā savādāk ģērbties, vai vispār ieraugam kaut ko ārpus tā ratiņkrēsla, vai ne? Bet vispār arī par to es mēdzu ironizēt, ka, ja cilvēki zinātu, cik maksā tas ratiņkrēsls, viņi nevis man dotu naudu, bet paprasītu naudu. Vai ne, jo ir jāpiemaksā visu nesedz. Kā kādreiz liekas, ka visu sedz valsts, tā nevienmēr ir. Tāpēc nevajadzētu visus tā kā likt tādā vienā rāmī. Un tas ir, es nezinu, cik man ir laiks, jo es tāpat kā džemē, es esmu pieradusi, vai ne, ar tiem studentiem, un tas 3 stundas, vai ne, varētu runāt. Un arī atgadījumi jau ir tik daudz, ka varētu runāt. Piemēram, arī par to, ka šis došanas fenomens ir ne tikai Latvijā, bet, piemēram, mums ar manu draudzeni, kur arī ir ratiņkrēslā, mēs bijām konferencē Lietuvā. Un Lietuvā, piemēram, mums deva nevis naudu, bet snikerus. Es nezinu, kas ir labā. Bet jā, tā izpratne ir kaut kur vienāda un kaut kur atšķirīga. Bet jā, tas ir, varbūt jums ir kādi jautājumi. Jo to stāstu tiešām ir, abnormāli daudz. Jo tie kuriozi, kuriozi un netik kuriozi gadījumi. Jo reizēm gribās, piemēram, kādreiz vienkārši iziet uz ielas, vai ne, un būt neredzamai. Bet ar elfu tas nav iespējams, jo pārsvarā visi pievērš tagad elfai uzmanību. Un tas ir forši, jo, ja neuzdod jautājumu, ja nepiedāvā naudu, tad man rāda dzīvnieku bildes. Jo visi domā, ka, ja tev ir suns un ja tev ir izglītots suns, tad tev noteikti gribu parunāties par mājdzīvniekiem, par suņiem, par kaķiem, nē. Man ir jautājums. Tā kā jums nav redzes problēmas, kāpēc jums ir nepieciešams suns? Jo es nepārzinu. Jā, tas ir labs jautājums. Un iespēja, jautājums bija par to, ka, ja man nav redzes problēmu, tad kāpēc man ir vajadzīga elpa? Kāpēc man ir vajadzīgs suns? Suns man ir vajadzīgs fizisku iemeslu dēļ, viņa man palīdz pacelt lietas, tikai tāpēc mums mājās ir kārtība, vai ne? Es tad varētu vēl kaut ko atstāt uz ielas, nevis uz ielas, bet mājās uz grīdas. Tad viņa pacēl, viņa man palīdz pārsēsties no gultas ratos, otrādi gan nē, bet pacēl naudu, piemēram. Jā, arī lampās, starp citu, bija tāds gadījums, ka viņa jau pacēla naudu un negribēja atdot saimnieku. Bet jā. Un kad prezidents gāja, mums bija tikšanās ar prezidentu un mēs tur trenējāmies suņu paraugu demonstrējumu, tad viņa arī norīt 20 centi nevis pacēla un atdeva. Bet tad mēs ar treneri smējāmies, ka tas viņai saldējumam. Bet jā, viņa man tātad pacēla lietas, palīdz pārsēsties, atnes mobilo telefonu krīzes situācijā, jo es esmu reāli bijusi no viņas
atkarīga, vai ne? Tad, kad es savādāk nebūtu dabūjusi palīdzību. Un mīļākā viņas nodarbošanās ir izģērbšanās. Viņa man palīdz noģērbties. Viņai teicu, šī sezona ir tieši viņas, jo viņa palīdz novilkt jaku, palīdz novilkt bikses, ar zeķu biksēm grūtāk. Tikai ekonomisku iemeslu dēļ. Bet, jā, un zeķis vai ne, viņa palīdz novilkt. Un tad viņa domā, ka mums ir ballīte mājās. Jo man kut, vēl kādam te kut. Jā, un tad jūs iedomājaties, tādi mazi suņa zobiņi un velk tās zeķis no. Vai ne? Kut. Ļoti kut, un tad ir ballīte mājās. Mums kaimiņi ir sūdzējušies par tām ballītēm. Tas cits stāsts. Mēs tomēr sarunājam, un tomēr arī viņam žēl tos cilvēkus ar invaliditāti. Bet, jā, tātad pacēn novelk, palīdz pārsēsties, un pāri visam ir draugs. Vai ne, jo viņa jau nav mana verdzene, kā es parasti saku, bet mana draudzene. Un es galvoju, ka viņai ir daudz vairāk brīvā laika nekā jums visiem kopā ņemot. Bet, jā, tāpēc man viņa ir vajadzīga. Un parasti mums tā pacelšana norit ļoti viegli un viss ir labi. Bet vienreiz zoo veikalā, un tas būs pēdējais tā, man jau rodās sajūta, ka es ilgi esmu. Bet tad viens stāsts ir nevis zoo veikalā, bet veterinārajā klīnikā viņai vajadzēja analīzes. Mēs aizgājām nodevā. Viņi teica, vai jūs varētu atstāt to suni? Noteikti nē. Runājot par to lamu mātīni, ja man piedāvā viņu kaut kur atstāt, tad es noteikti nē. Pati palikšu ar viņu. Bet tad bija jāmaksā, vai ne? Un es ar karti samaksāju. Jūs neticēsiet, cik dārgi var būt veterinārie pakalpojumi. Lētāk pašam aiziet pie ārsta. Bet maksāju, man nokrīt karte, un viņa iekodā, viņa man ceļ to karti, viņa ir apzinīgs suns. Viņa ceļ, bet viņa iekodā šķipā. Un tagad iedomājamies, ka es zvanu nākamajā dienā uz banku un saku, ko man darīt gadījumā, ja mans suns asistents. Viņi jau netic, ka tādi suņi ir, vai ne? Jo viņi nezina. Jo viņi ir vienīgais suns Latvijā tāds, kas nav neredzīgam cilvēkam. Es saku, ko man darīt? Man suns iegodā šķipā. Viņi saka, bet jūs jau varat pīkstināt. Jūs pīkstiniet to karti, pīkstiniet. Labi, es tur pīkstinu, nedēļu pīkstinu. Pēc nedēļas manai kartē beidzās uzticības limits, vai ne? Viņi man prasa ievietojiet karti. Un uzspiediet to kodu, vai ne? Es ievietoju karti, nedarbojās. Un ne cik ilgi tad es varēšu pīkstināt. Tā man bija jānomaina karte, kas arī ir ok, jo. Un viņa krāts. Un tā viņa dara vienmēr, kad es runāju. Vai ne? Lekcijās, stand-upos, šeit visur. Un ar to mēs arī varam noslēgt ar viņas krākšanu. Paldies! Paldies, Baiba, ka tu atnāc un izstāstīji savu stāstu mušā. Es ļoti ceru, ka būs arvien vairāk vietu, uz kurām mēs tev varēsim uzaicināt un zināt, ka 100% tu varēsi tajā telpā iekļūt. Tas it kā ir tāds maziņš sīkumiņš. Lielākajai daļai mušas runātāju un apmeklētāju tā nav pat lieta, par ko viņi iedomātos. Tāpēc es esmu ļoti pateicīga Baibai, ka viņa stāsta un dalās ar savu pieredzi. Mūsu nākamais stāsts saucās Čirka. To stāsta Krista Anna Belševica. Un es jau tagad uzreiz jums gribu pateikt, jūs noteikti novērtēsiet viņas atvērtību un drosmi un to, cik forša stāstniece ir Krista.
Starp citu, viņas stāstus bieži vien var izlasīt portālā Satori. Viņa ir arī brīnišķīga dzejniece, viņa braukā pa Latvijas bibliotēkām un runā par literatūru. Un mums bija tiešām liels prieks, ka mēs viņu varējām izķert tajā brīdī, kad viņa ir Latvijā, un pierunāt atnākt uz Tallinas kvartālu un izstāstīt savu stāstu. Klausāmies! Uzrakstīju stāstu un jau iepriekš pateicos jums visiem, ka jūs viņu noklausīsieties. Kad es piedzimu, man nebija nekā, ne gadu, ne personības. Tolaik vienīgais identifikators, pēc kā mani pazina vecāki un slimnīcas māsiņas, bija plāns, gaisīgs matu ērkulis. Un ar latvisko vārdu ērkulis tas nav tikai poētisms, viņš tiešām bija ērkulis. Pufīgs un melns. Pat mana māte, kurai noteikti ķermenī atradās gana daudz endorfīna, lai tajā brīdī apskautu visu pasauli, maigus izsakoties, mazliet nobrīnījās. Beigās izrādījās, ka mans matu mīklas atrisinājums ir vienkāršs. Bija piedzimusi meitene ar čirkainiem matiem. Melnais ērkulis pēc nedēļas nogāja un parādījās viļņi. Mani mati vienmēr ir bijuši ļoti plāni un ļoti čirkaini. Bērnībā tie bija arī blondi, un mani vaigi tikpat apaļi kā šobrīd, un blondos matos un apaļos vaigos kaut kas ir, un kad es biju mazāka, tas nozīmēja to, ka nepazīstami cilvēki mēdza izteikt jūsmīgas piezīmes, maniem matiem pieskarties vai mani pacelt kā lellīti gaisā. Es nebiju par to sajūsmā, es patiesībā biju ļoti bailīgs bērns. Primāri es baidījos no ikviena, kas nebija mana māte, dažreiz nebaidījos arī no savas vecākās māsas vai tēva. Izņēmumu gadījumos es aprunājos ar kādu mātes draudzeni vai darba kolēģi, bet noteikti bēgu no visiem vīriešiem jebkādā vecumā. Mans auklītis vīrs un dēls, 2 personas, smagi dzēra, un dažkārt mums ar viņiem uz ielas, ar manu auklīti ejot pastaigāties, bija jāprunājas, tādēļ bailes skaidroja ar šo apstākli. Man bija bail arī no atsevišķām vietām, televīzijas pārraidēm, gleznām, un man vēl ar vienu ir bail no tumsas. Varbūt tādēļ es biju arī ļoti kluss bērns, un varbūt tas toreiz ļāva un vēl aizvien ļauj cilvēkiem iztēloties mani tādu, kā viņi paši vēlas. Mati tā tad kļuva par manu pirmo marķieri, kas šķietami par mani kaut ko pasaka. Baiļu dēļ es nepaliku iedomīga, bet es arī negribu izlikties, ka redzēju cilvēkiem cauri, ko viņi domāja vai juta. Es vienkārši tos cilvēkus pacietu, un tad kādā brīdī es biju gana veca, lai sveši cilvēki mani uz ielas vairs neceltu gaisā, un es to galīgi nepārdzīvoju. Ap to laiku man jāsāk bija jau iet skolā. Iespējams tādēļ, ka slikti pacietu jebkādu uzmanību, man nebija daudz draugu. Atceros, ka skolā ļoti slikti sapratu dažādas sociālās interakcijas. Es, piemēram, nesapratu, kādēļ citi bērni, kas vienu dienu kaujas, otru dienu ir draugi un otrādi. Un es nesapratu, kādēļ vienu dienu meitene X teica, ka ir man labākā draudzene, bet otru dienu viņa bija labākā draudzene meitenei Y. Notika neizbēgamais, un ap 4. klasi mani sāka apcelt. Tolaik to sauca vienkārši par apcelšanu, nebija tādu vārdu kā mobbings vai bullyings. Ja jums nav bail, tad paceliet rokas, lūdzu tie, kur ir piedzīvojuši mobbingu vai bullyingu, jeb kādu dzīvē skolā, darbā, vai tā ir parastā Latvijas statistika, tur nav nekā jauna, bet es vienkārši ļoti uztraucos un es gribēju nesajusties viena. Paldies tiem, kas pacēla rokas. 3. klasē es nogriezu matus, jo māte, nespējot ar tiem tik galā, lika man tos nesāt 2 garās bizēs. Kad tos nogriezu, es ļoti raudāju, taču ātri pieradu.
Es jau tādu zināju, ka nav nekā briesmīgāka, kā atšķirties. Tolaik uz brīdi mani mati pat kooperējās, un kādu brīdi skolas bildēs tie pat izskatās diezgan taisni. 4. vai 5. klasē man sāka saukt par pūdeli. Īstenībā tā bija ārkārtīgi nelaimīga nejaušība, jo mani vecāki tolaik iegādājās sunīti. Un līdzīgi kā dodot bērnam vārdu, neviens nevar iedomāties par visiem veidiem, kā šo bārdu skolā izķēmos, lai otru apceltu. Neviens vecāks nevar iedomātos, ka nopērkot konkrētas sugas sunīti, viņa meita iegūs šādu iesauku. Bērni ir radoši, un mani ar suni, kuru tēvs mīļi nosauca līvu valdnieka Ako vārdā, neapšaubāmi bija viena un tā pati matu struktūra. Mani skolā apcēla par 3 lietām. Man bija labas atzīmes, es biju gara un man bija čirkaini mati. Vienu no lietām es mainīt nevarēju. Vismaz es nevarēju izdarīt neko vairāk kā sagumt. Otru lietu es neuzdrošinājos mainīt. Mūsu mājā 7 bija muļķu atzīme un 6 bija jau jāiet labot. Kā jau minēju, manas interakcijas spējas bija visai ierobežotas, tādēļ es daudz labi mācījos, nevis gāju pie skolotājas lūk kaut ko izlabot. 3. lietu varēja labot daļēji. 7. vai 8. klasē es nopirku taisnotāju. Ap to laiku man jau bija draugi. Un drīz mamma izdomāja, ka es taisnojot matus tos bojāju un sāku šo nodarbi apkarot, bet es turējos pretī, jo tolaik tas jau bija vienīgais veids, kā es jutos pieņemami. Tajos brīžos, kad es matus iztaisnoju un tad, kad mani mati bija slapji. Atceros, ka reiz nofotografējos pēc dušas ar slapjiem matiem. Bilde bija nekvalitatīva istabas pustumsā, bet es to ieliku Facebook. Brīžos, kad nebiju izspūrusi, piemēram, kā šajā bildē, dažkārt es jutos pat skaista. Vai tad nevienam citam ģimenē nebija čirkaini mati, jūs jautāsiet? Redziet. Čirkaini mati un ļoti garas kuplas skropstas, starp citu, ir manam tēvam. Manai mātei un arī manai māsai ir ļoti taisni tumši mati. Tagad jau abām viņi ir sirmi. Mans tēvs bija jauns 80. Vai jūs zināt, kādas frizūras bija modē 80. Tādēļ nekādus speciālus matu produktus viņš nelietoja, jo tolaik tieši tas, kas viņam bija skaists. Viņš vienmēr lepojās, ka filmējies Vella kalpos un vienīgais bez parūkas. Man nepaveicās. Es gāju skolā, kad modē bija 2 lietas – diētas un perfekti taisni mati. Diētas es, protams, arī ievēroju un vēlāk iedzīvojos arī ēšanas traucējumos, bet tas jau ir cits stāsts. Kad beidzot tiku pie taisnotāja, arī tas neatrisināja visas problēmas. Čirkaini mati savā struktūrā ir ļoti plāni un tādēļ jūtīgi. Tos ietekmē viss, tā skaitā gaisa mitrums. Katru rītu es iztaisnoju matus, ejot ārā, piespiedu to zem cepures un sabāzu atlikumu zem jakas. Gāju lēnām, lai nesasvīstu galva. Protams, līdz skolai nekad ar perfekti taisniem matiem nenonācu, bet es darīju to, ko varēju ar līdzekļiem, kas man bija. Matus taisnoja līdz apmēram 25 gadu vecumam. Pašlaik tos iztaisnoja labi pāris reizes gadā. Revolūcijas vaininieks ir neviens cits kā Instagrams. Ieliekot meklētājā Curly Girl Method, jūs atradīsiet simtiem padomu par to, kā vispār veidot čirkainus matus, kā arī dažādu matu produktu aprakstu. Čirkaini mati ātri paliek sausi, tādēļ ir vajadzīgi mitrinoši kondicionieri. Matu līdzekļu sastāvā ir jāizvairās no tādām vielām kā sulfāti, jo tie sausina matus, vai tādām vielām kā silikoni vai šīs sviests, jo tie padara matus smagus. Būtībā nevar uzticēties produktam, arī tad, ja tas tiek atzīts kā derīgs čirkainiem matiem, jo tas var saturēt vielas, kas nepatiks tieši tā vai personīgajai čirkaino matu struktūrai. Ir nemitīgi jārūpējas par to, lai mati ir veselīgi,
Jo, ja mati nebūs veselīgi, tā neiztīsies skaisti. Veselīgi nozīmē pilni ar ūdeni, mitri. Bet mūsdienās, protams, nošķirt, ko mēs darām veselības un ko skaistuma vārdā, ir tikpat kā neiespējami. Veselība ļoti bieži tiek pakārtot skaistumam. Skaistums motivē vairāk kā veselība, lai cik mainīgs tas arī būtu. Es esmu daudz domājusi par to, cik mana ņemšanās ar matiem ir manas pašas brīva izvēle. Šis laikmets paredz to, ka mēs viens otru interpretējam un pēc dažādiem marķieriem nosakām ne tikai to, vai otrs ir skaists, bet nosakām arī viņa identitāti. Man vienmēr ir licies, ja tev ir taisni mati, tas ir visvienkāršāk. Atliek matus tikai mazgāt. Taisni mati vai tikt atzīti par skaistiem vai neglītiem atkarībā no biezuma, spīduma, krāsas un katra cilvēka gaumes. Marķieru skalā taisniem matiem tiek piešķirts vismazākais identitātes potenciāls no visiem matiem. Ja tie ir tīri, tie principā ir pieņemami. Turpretīm, ja es, piemēram, aizēju uz darba interviju tīrās drēbēs ar izmazgātiem, bet saviem dabiskajiem matiem, tad risks, ka mani noturēs par nevīžīgu, nav 100%, bet ir diezgan eksistējošs. Nākamais būtu vieglāk, ja šis būtu tikai par skaistumu, jo darbā taču pieņem arī neglītus cilvēkus. Taču mani mati vienmēr pieprasa kādas papildus darbības. Bet gan jau es sevi mānu, mūsdienu pasauli vai jau diez vai ņems un vienkārši atstās kādu laimīgu. Tāpēc gan jau cilvēkiem ar taisniem matiem arī netrūkst problēmu. Es šodien diezgan ātri sāku savu gatavošanos, lai ierastos šeit. Es izmazgāju matus, pagaidīju, kamēr iedarbojas kondicionieris, pagaidīju, kamēr iedarbojas balzāms, tad ieliku matos neizskalojamo kondicionieri, pēc tam ieveidoju lokas, pēc tam nedaudz piefiksēju ar žēlēju, un tad izžāvēju, un tad tie mati tā kā iegūst savu dabisko formu. Un tad, kad es viņus biju izžāvējusi, viņus maigi izmīcīju ar eļļu. Un tad viņi palika tādi. Šādi viņi ir tad, kad es izēju no mājas un sāku līt. Iepazīstamies, man sauc Krista. Es mēdzu daudz domāt par lietām. Viena no lietām, par kurām es domāju, ir kā pieredināt sevi iestāties par tiem, kurus kāds apceļ. Kā jau minēju, es esmu ļoti bailīgs cilvēks, tādēļ uz savu dabisko reakciju es paļauties īsti nevaru. Jāieliek savā apziņā konkrētas rīcības un darbības plāni, un tad ir cerība, ka situācijā, kad kaut kas notiks, es rēģēšu nevis tā, kā saka manas reptīļu smadzenes, respektīvi bēgt, sastingt vai uzbrukt. Uzbrukt viņas nekad nesaka. Bet, ka Pieres Daiva pateiks priekšā, ka man kaut kas ir jādara. Lietas, ko es jau esmu izdarījusi. Es esmu beigusi muļķīgi ķiķināt, tad, kad kompānijā 3 nostājas pret 1. Tikai tāpēc, ka man ir neērti. Pat tad, kad ļoti bail, es esmu pateikusi, ko domāju, un situācijās, kad mana klusēšana nozīmētu pieļaut vardarbību, es esmu izmantojis savu balsi. Es dažreiz gribu atgriezties pagātnē, tad, kad es esmu kopš esmu iemācījusies aizstāvēt sevi, man dažkārt šķiet, ka es gribētu atgriezties pagātnē un iesist tiem, kam bija jāiesit, un palīdzēt piecelties tiem, kam bija jāpalīdz piecelties, un šīs domas man dažkārt vajā. Paldies! Neilgi pēc tam, kad es biju dzirdējis Kristas stāstu par čirkainiem matiem, man šķiet, kaut kas tajos algoritmos sašķobījās. Un es sāku redzēt diezgan daudz reklāmu
vai drīzāk varbūt ne tik daudz reklāmu, cik vienkārši postus par čirkainiem matiem un to kopšanu, lai gan man vispār nav ne tuvu čirkaini mati. Un tad es pamanīju, ka Twitterī darbojās ļoti aktīvi kāda dāma, kas ir atvērusi frizieru salonu īpaši čirkainiem matiem. Tā viņš arī saucās, starp citu, Čirka. Un tad dažreiz viņi stāsta par lietām, kas notiek ar cilvēkiem, kas atnāk ar taisniem matiem, un tad grib, lai viņiem nogriež mats, un tad viņi saka, ka tas ir priekš čirkaini matu īpašniekiem, un cilvēki ir ritīgi neapmierināti un nav priecīgi, un bez maz vai dažreiz novēl, ka tūlīt jūs bankrutēsiet, tāpēc, ka taisno matu īpašnieki pie jums nenāks. Mēs tiešām vēlam visu labāko salonam Čirka. Es ceru, ka viņš tomēr nav bankrutējis līdz brīdim, kad jūs šo klausāties. Un starp citu, tad, ja jūs zinat salonu Čirka īpašnieci, varbūt pasakiet viņai, kad dzirdējāt par viņu podkāstā Muša, un varbūt viņi grib mums kādu stāstu izstāstīt. Es nesen biju vienā raidījumā, kas bija par sievišķību, saucās Zilonis studijā. Un tur tika uzdots jautājums par to, vai sievišķība tas ir kaut kas dabisks, vai tomēr tas ir tas, ko mēs iemācāmies no socializācijas procesa, no sabiedrības. Un tur bija dažādi viedokļi, piedalījās arī Samanta Tīna, kas izskatījās vienkārši episki. Es nezinu, vai jūs kādreiz Samantu Tīnu esat redzējuši dzīvē. Es jums nevaru to vārdos izstāstīt. Viņa izskatās perfekti. Otrs cilvēks, par kuru es nesaprotu, kā viņš to dara, ir Kašers, bet tas ir cits stāsts. Šie divi cilvēki vienkārši izstāsta tā kā no žurnāla vāka, bet tā kā dzīvē. Lūk, un tad mēs tur baigi ilgi runājām par sievišķību un vīrišķību, par to, cik tas ir dabīgi vai nedabīgi, un es biju tādās pārdomās par to, ka ja sievišķība ir tik šausmīgi dabīga, tāda sievišķība, kā mēs to redzam un iedomājamies mūsdienās, un tur, kur sievietē ir salikta kosmētika, iztaisnot mati, kur viņa ir fit un tieva un stilīgi apģērbusies, ja tas būtu tik dabīgi, vai tam nevajadzētu būt bišķi lētāk un bišķi vieglāk? Ko jūs par to domājat? Ko jūs domājat par skaistumu? Kā jūs ar šo dīlojat? Kā jūs ar to tiekat galā? Ja jums ir kāds stāsts par to, atstūtiet viņu uz podkāstu Muša. Tātad vai nu Instagramā, vai uz podkāstu muša@gmail.com un atgādināšu, ka jūs varat gan to atrakstīt, gan arī vienkārši atsūtīt balss ziņā. Mēs ņemsim visu. Tie cilvēki, kuriem šī nav pirmā pieredze ar podkāstu Muša, jūs jau apmēram esat sapratuši, par ko te runa. Un kad mums te drusciņi ir arī LGBT propaganda. Kā ir, tā ir. Ko es jums varu teikt? Tāpēc es vienkārši brīdināšu tos cilvēkus, kam nepatīk LGBT propaganda. Šis būs viens tāds sulīgs stāsts, kuru mēs ierakstījām Kaņepes kultūras centrā rudenī. Neilgi pēc tam, kad bija notikusi biseksualitātes redzamības nedēļa un tika atklāta kustība Neons, kuras mērķis ir veicināt B+ cilvēku redzamību publiskajā telpā. Un Paula Zvejniece ir viena no kustības Neons dibinātājām un aktīvistēm. Un te ir Paulas stāsts, kas saucās Totāli hetero. Septembris ir pasaules biseksualitātes redzamības mēnesis. Un tāpēc man ir īpašs prieks šodien piedalīties podkāstā Muša un pastāstīt jums mazliet par to, ko nozīmē būt par biseksuālu cilvēku. Jo es minēšu, ka ļoti daudziem gan klausītājiem, gan arī skatītājiem šodien nav pārāk labas izpratnes par to, ko nozīmē būt biseksuālam. Un es šeit nedomāju tikai to, ka man patīk, kā Džemma teica, pimpis un peža, kas man patiešām patīk. Es šeit domāju arī to, ka man patīk sievietes un vīrieši, kas nozīmē, man patīk tie cilvēki, kas ir piesaistīti attiecīgajam pimpim un attiecīgajai pežai. Un es jums gribētu pastāstīt par to, kā es nonācu pie tā, ka es esmu biseksuāla. Un mans stāsts ir ļoti, ļoti līdzīgs, es gribētu teikt, LGBT klasika. Šādu stāstu jūs būsiet dzirdējuši jau daudz. Un tas nozīmē to, ka tad, kad man bija apmēram 14 gadi, man bija labākā draudzene. Un mēs bijām ļoti, ļoti, ļoti labas draudzenes. Tikai draudzenes ļoti labas toties. Es iepazinos ar viņu tad, kad man bija 14 gadi. Un šodien es šeit stāvu un jūtos salīdzinoši par sevi pārliecināta, bet 14 gadu vecumā es biju mazliet tizla, mazliet dīvaina. Īsti nemācēju iedrēties, kā jau daudz pusauģi, bet man likās, ka es esmu tizlāka par pārējiem. Un viņa bija, viņa bija viskaistākā meitene, ko es jebkad līdz šodien esmu satikusi. Viņa satika mani pirmo reizi, un tad pavadīja mani no Miera ielas līdz Uzvaras parkam, tajā pirmajā vakarā.
Viņa man stāstīja, viņa mācīja stāstīt tādas fenomenāli interesantas lietas. Viņa mācīja stāstīt par mūkiem Tibetā, kas prot sevi iesaldēt uz gadiem. Es nemaz nezināju, ka viņi tā var darīt. Jūs zinājāt? Un viņa mācīja man stāstīt par modi un par mūziku un par roku. Es tajā visā klausījos un visticamāk tajā brīdī arī iemīlējos. Bet es to, protams, nezināju. Mēs ar šo sievieti bijām ļoti, ļoti labas draudzenes, ļoti, ļoti daudzus gadus. Un mēs bijām tādas labākās draudzenes, kuras vienotrai teica, ka viņi viens otru mīl. Tādas labākās draudzenes, kas turējās rociņās, kas plānoja kopīgu nākotni. Mēs bijām arī tādas labākās draudzenes, kurām bija sekss. Kā jau normāli labākajām draudzenēm, vai ne? Tā kā, kurai nav bijis ar savu labāko draudzeni sekss, come on, tā kā, es dzīvoju vispār. Un visā šajā periodā mēs bijām pilnīgi, 100% pārliecinātas, ka mēs esam vienkārši, ritīgi labas draudzenes. Tā kā, bet, ļoti labas draudzenes. Vienkārši, tieši ļoti, 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 ļoti labas divas meitenes, kam vienkārši labi sapas. Un retrospektīvi, kā pieaudzis cilvēks, es skatos uz to situāciju, un es domāju, kā ir iespējams, ka pilnīgi neviens mums apkārt, ne vecāki, ne skolotāji, kā var būt, ka neviens to nepamanīja? Come on! Tā kā mēs plānojām kopīgu nākotni, es plānoju pavadīt atlikušo mūžu, esot viņas labākā draudzene. Tā kā for real, what the fuck? Es atvainojos, nedrīkst laikam lamāties, ja? Džēma saka, drīkst lamāties. Tā kā, un jūs varat iedomāties, un retrospektīvi es ļoti daudz esmu domājis par to, ka ja viņa būtu bijusi pretējā dzimuma, viņa būtu bijis vīrietis, pilnīgi neviens nebūtu palaidis garām, ko nozīmē divi pusauģi, kas viens otram saka, es tevi mīlu, es vēlos pavadīt ar tevi atlikušo mūžu. Un kam arī tā skaitā ir seksuāls attiecības vienam ar otru. To gan mēs, jāsaka, nestāstījām mammai. Un ziniet, kas notika? Mans dzīves lielākais lūzuma punkts notika tajā brīdī, apmēram pēc 5-6 gadiem, kad mēs jau bijām labākās draudzenes, kad viņai uzradās puisis. Fuck, ne? Shit. Jā. Viņai uzradās puisis. Un viņa bija ļoti, ļoti, ļoti laimīga. Viņa man stāstīja, cik viņa ir iemīlējusies, cik viņš ir brīnišķīgs un darīja visas tās lietas, ko ir normāli stāstīt savai labākajai draudzenei. Un es viņu nevarēju ciest. Līdz šodienai es viņu ienīstu. Tā kā, es viņu nekad neesmu redzējis, bet es joprojām viņu ienīstu ar tādu kaislību, ar kuru es reti esmu ienīdu uz kādu cilvēku. To nabaga džeku, kurš vispār, ja godīgi, nebija nepie kā vainīgs. Un viņai parādījās puisis, un es nekādu nespēju ar to tikt galā. Un tās attiecības beidzās uz ļoti, ļoti, ļoti melnas nots. Un vēl diezgan daudzus gadus pēc tam es nekādi nevarēju sev paskaidrot savu reakciju. Jo manuprāt, ļoti loģiski, man likās, cik briesmīgam cilvēkam tev ir jābūt. Tā kā cik šausmīgam, briesmīgam draugam tev ir jābūt, lai tu nepriecātos par savas labākās draudzenes laimi. Tā kā, ko tas saka par mani, ja es nespēju priecāties par savas labākās draudzenes laimi? Vēl ilgus gadus pēc tam man neveidojās jaunas draudzības. Tāpēc, ka es vienreiz biju izgājis tam cauri, ko nozīmē, kad draudzība izjūg. Un es ļoti labi zināju, ka tas emocionālais risks ir daudz par daudz liels. Un tad pagāja gadi, es apprecējos ar vīrieti, diemžēl, Es apprecējos ar brīnišķīgu vīrieti, un tad, kad es biju ar viņu jau vairākus gadus precējusies, kaut kādā vienā brīdī es sāku ļoti nopietni domāt par to biseksualitāti. Tāpēc, un tas lūzuma punkts notika, ja pavisam atklāti, tīri tāpēc, ka es nezinu, vai kāds šeit no klausītājiem vai kāds no skatītājiem dažkārt apmeklē tās īpašās interneta lapas, ko tu apmeklē tad, kad tu esi tumsā un viens parasti, kurās ir dažādi pliki cilvēki un viņi dara visādas foršas lietas. Es nezinu, kā jūs, es dažkārt apmeklēju, un es vienā brīdī sāku ļoti intensīvi apmeklēt tās lapas, kurās visu laiku darbojās tikai sievietes. Un vienreiz, otrais, trešoreiz, 8. reizi, jau pavisam daudz, tā kā,
šis jau sāk kļūt par baigo aktivitāti manā dzīvē, un tas reāli aizņem laiku, un tā kā es nevaru citas lietas darīt. Un vienā brīdī tu tā kā skaties uz to un sāc domāt, laikam man tomēr interesē tās sievietes. Un tad šajā kontekstā, tajā brīdī, kad tu saproti, ka tev interesē sievietes seksuāli, pēkšņi man notika tas klikšķa moments, kurā pēkšņi tu sāc skatīties uz sevi, un tu sāc skatīties uz tām attiecībām, kas tev ir bijis visu dzīvi, un tev ir tas moments, kurā tev ir tas fuck. Tas ir tas. Un tajā brīdī tu sāc pārvērtēt tās attiecības, kas tev bija ar to meiteni toreiz, tad, kad tur viņi iepazinies, ka tev bija 14 gadi, un viņa bija tik skaista, viņa mācēja stāstīt visas tās lietas, un tev bija sajūta, ka tad, kad viņi ienāk telpā, visa telpa sāk garšot pēc viņas. Un tad tu sāc skatīties atpakaļ, un tu saproti, tad tā bija man pirmā mīlestība. Kur viņi ir. Un visu laiku likās, ka tas bija kaut kāds cits cilvēks. Izrādās, nē. Un tas interesantais stāsts ar biseksualitāti ir tas, ka ar to nepietiek. Es nezinu, vai kāds no klausītājiem vai nekāds no skatītājiem ir biseksuāls, bet dīvainā kārtā vajadzētu pēc teorijas būt tā, ka tajā brīdī, ka mēs apzināmies, ka mums ir spēja mīlēt gan vīrieti, gan sievieti vai citu dzimumu cilvēkus, ar to principā sarunai vajadzētu beigties. Tā kā, viss ček, vīrietis ček, sievietes ček, viss kārtībā, esam biseksuāļi. Bet realitātē tas kāpēc tā nenotiek. Un es zinu, ka es vēl diezgan ilgus gadus pēc šīs apjausmas sevi raksturoju kā heteroseksuālu sievieti, kurai patīk sievietes. Kas ir diezgan debīla mentāla akrobātika, ar ko cilvēkam nodarboties tā kā savā brīvajā laikā. Tāpēc, ka tā biseksualitātes realitāte ir tāda, ka lai gan tu it kā atbilst kaut kādiem kritērijiem, tu nekad īsti nejūties, ka tas vārds var attiekties uz tevi. Tu nekad nejūties, ka tu esi kaut kāds gana biseksuāls vai gana labs, lai tas uz tevi varētu attiekties. Tu sāc domāt, man bija tā pirmā mīlestība, bet seks man tā kā vairāk ir ar čaļiem. Un tad tas varbūt neskaitās. Un tad tu saproti, ja man būtu seks tikpat daudz ar sievietēm, kā būtu ar vīriešiem, tad mums ir tas mīlestības jautājums. Un ko tu vispār dari tad, ja tu satiec cilvēku un tu gribi ar viņu pavadīt atlikušo mūžu? Vai tajā brīdī tev biseksualitāte tā kā beidzās? Loģiski, ka nē, bet sajūtu līmenī tas tā šķiet. Un vēl pirms kāda gada, es esmu diezgan aktīva LGBT tiesību jomā, es tajā brīdī strādāju, nevienu vārdā neminot, vienā no Latvijas, ja ne vadošajā LGBT tiesību organizācijā, tad vismaz vienā no. Un es tajā brīdī viņā jau strādāju, un es biju aktīva, un es gāju, un visiem stāstījums bija baigā aktīvis. Un klusībā es gāju pie savas psihoterapeitas, un viņai teicu, bet man liekas, ka es meloju cilvēkiem. Man liekas, ka es nejūtos gana biseksuāli, tas man nedara, es nespēju sajusties komfortā ar sevi par to. Un viņa man toreiz pateica kaut ko es laikam nekad neaizmirsīšu. Viņa teica, Paula, vai tu esi heteroseksuāli? Es saku, nē, stabili nē. Mēs tos faktus esam nostabilizējuši un tos čeksīšus esam salikuši. Viņa saka, jā, bet tu esi darījis visas tās lietas, tā kā tu tur ne tikai tev ir bijis seks un mīlestība, tu esi arī apprecējusies ar vīrieti un dzīvojis ar viņu kopā daudzus gadus. Es saku, jā. Viņa saka, tā kā tu izpildīji visus tos ķeksīšus uz heteroseksualitāti. Un kaut kā tu joprojām neesi heteroseksuāli. Un tas bija viņas veids, kā mēģināt man pateikt, ka ķeksīšiem nav absolūti nekādas nozīmes, vai ne? Ka šis vispār nav par ķeksīšiem. Tas ir vienkārši par to, tev patīk sievietes vai patīk vīrieši. Teorija, easy, faktas. Un pirms gada, ap šo pašu laiku, manī dzima doma par to, ka varbūt Latvijā ir vēl citi cilvēki, kas jūtās tāpatās kā es. LGBT teorijā un LGBT aktīvismā ir tāds termins kā biseksualitātes izdzēšana. Ar biseksualitātes izdzēšanu mēs saprotam to, ka biseksuāli un B+ cilvēki, kas ir jebkurš cilvēks, kuram var patikt vairāk nekā viens dzimums, šie cilvēki statistiski sastāv vairāk nekā pusi no LGBT kopienas. Mēs to zinām, tas ir fakts. Tāpat laikā, jebkurā standarta diskusijā, sarunā, sabiedriskajā diskusijā, pasākumā, filmā, mēs neredzam biseksuāļus, mēs redzam citus cilvēkus. Un šos cilvēkus vajag redzēt, viņi ir ļoti svarīgi, protams, viņi ir mani draugi, un mani atbalstītāji, mani aktīvisti, mani kolēģi. Bet kaut kā mēs tos biseksuāļus visu laiku neredzam. Un tas ir tas stāsts par biseksualitātes izdzēšanu, par to, ka, lai gan teorijā šie cilvēki eksistē, praksē, mēs viņus absolūti nekad neredzam. Mēs nedzirdam viņu stāstus, un viņi paši, kas ir, manuprāt, būtiskāk, nedzird citu cilvēku stāstus, kas ir tādi paši kā viņējie.
Un tad viņi paši, tāpat kā es, diezgan ilgu laiku bieži dzīvo ar domu, ka viņi tādi ir vienīgie. Ka viņu gadījums ir kaut kāds izņēmums no likuma. Un pirms gada, domājot par šo visu, manā sirdī dzima sapnis par to, ka mums Latvijā varētu būt kustība, kas runā tieši par šiem cilvēkiem. Kas runā tieši par to sarežģītību, tām sāpēm, kas atšķirs no homoseksuāla cilvēka pieredzes. Un atkal, es mīlu gejus, best guys ever. Un es mīlu lesbietes, best girls ever. Tas nav stāsts par to, jā, lūdzu. Tas nav stāsts par to. Tas ir stāsts par to, ka arī mūsu stāstiem ir vieta. Tas nav stāsts par to, ka mums kādam ir jāatņem telpa. Tas ir stāsts par to, ka tai telpai vienkārši ir laiks paplašināties. Un tad, kad manī dzima šis sapnis, es vēl diezgan ilgu laiku domāju, ka es esmu viena. Līdz apmēram mēnesi atpakaļ es izplatīju internetā anketu. Vienkārši gribēju pajautāt cilvēkiem, kā jūs jūtaties? Vai jūs jūtaties apmēram tāpatās? Pirmajā dienā, pirmajās 24 stundās mums atsaucās 200 cilvēku. Un šie 200 cilvēki visi kā viens rakstīja vienu to pašu. Viņi teica, es nejūtos iedrīgs LGBT kopienā, neviens man neņem par pilnu, neviens man neņem nopietni. Tad, kad man ir pretēji dzimuma partneris, cilvēki uzskata, ka esmu heteroseksuāls, es kaunos iet uz praidu, es kaunos iet uz pasākumiem. Es nejūtos, ka šeit man ir vieta, un tāpat laikā mans tēvs man saka, ka viņš man izmetīs no mājas, ja es kādam to pastāstīšu. Tāpat laikā man ir depresija, man ir trauksme, es gribu izdarīt pašnāvību. Šis neko neatšķirs no ļoti daudzām citām dažādības grupām ar to vienu izņēmumu, ka neviens par to nerunā. Un šī visa stāsta kontekstā tapa mans lielais sapnis, kas ir kustība Neons, ko mēs nodibinājām 21. septembrī klubā Skapis, biseksualitātes redzamības nedēļas ietvaros. Mūsu mērķis ir gluži vienkārši beidzot demonstrēt mums visiem Latvijas sabiedrībai, bet galvenokārt mums pašiem, sev, B+ kopienai, ka mēs esam šeit. Mēs esam šeit, mūsu stāsti atšķirās, un ka mēs gribētu, lai arī viņiem ir vieta mūsu izpratnē par to, kādi vispār var būt cilvēki. Paldies! Paula, paldies tev, ka tu biji tik atklāta, stāstot šo stāstu. Lai veicās tev un Ievai, veidojot kustību Neons, lai veic jūsu brīvprātīgajiem, lai jums ir daudz spīdēju, lai jums ir daudz pasākumu, īsāk runājot, visu to labāko mēs vēlam. Ja? Ja kādam no kustības Neons ir labāks stāsts par B+ redzamību, mēs jūs gaidīsim podkāstā, muši nav ko tērēt laiku fiksi, verat vaļā e-pastu un sākat mums rakstīt ziņu. 25. epizode ir galā. Sudraba kāzas ir nosvinētas. Tiem, kas tikko sāk klausīties podkāstu muši, kam tā ir pirmā epizode, ko jūs vispār dzirdat. Es ļoti ceru, ka jūs noklausīsieties arī pārējās. Tiem, kuri grib dzirdēt vairāk LGBT propagandas. Pirmkārt, jūs varat noklausīties vairākus citus stāstus, kas ir mums par šo tematu, vai arī klausīties podkāstu Propaganda, starp citu, kas ir tieši veltīts sarunām par LGBT tēmām. Vai jums ir kāds stāsts, ko jūs gribat izstāstīt? Neaizmirstiet viņu mums atsūtīt. Mēs ļoti gaidām jūsu stāstus. Bet kamēr mēs gaidām, tikmēr mēs sūtam jums bučiņas un sakam tā no podkāstu veidotājām mans Džeims Sudrabs, no Martas Hērces, Agatas Mežuls, Anetes Valains, Annas Katrīnas Elmes un Linārda Romkas. Tiekamies jau 26. epizodē. Bučiņās!